Es esmu piedzimusi Tēvetes pusē, kur maniem vecvecākiem bija mājas, kas pašiem piederēja, un nodzīvoju tur apmēram savus gadus 5. Esmu piedzimusi uzreiz pēc kara, un tad, kad 49. gadā sākās izsūtīšana, mani vecvecāki baidījās par to, ka viņi varētu tikt izsūtīti, pameta savas dzimtās mājas un aizgāja prom uz pretējo Latvijas pusi uz Valmieru. Tad, kad sākās Hruščova laiki, tad mana tēva māsa savas dzimtās mājas atguva un dzīvo tur vēl joprojām. Es vienu brīdi dzīvoju Valmierā, pēc tam pārgāju dzīvot uz Rīgu, kur arī beidzu skolu. Un pat cik Rīgā tomēr sadzīves apstākļi bija ļoti slikti, jo tajos laikos dzīvokli dabūt nevarēja. Mēs ar vīru abi divi nolēmām, ka mēs pārcelsimies dzīvot uz laukiem. Tajā laikā bija izvēle, varēja dzīvot, ja gribēja labāk dzīvot, bija jāmeklē dzīvesvieta labākā kolhozā. Un mēs ar vīru sameklējām Gulbenes pusē kolhozu, kas bija diezgan slavens, kolhozs Spars. Vīrs man bija labs speciālists, un kolhozā mēs dzīvojām ļoti labi. Mums iedeva 3 istabu dzīvokli visā vērtībā. Un es nevarētu teikt, ka tajos padomju laikos mēs dzīvojām slikti. Mēs izbraukājām visu padomju savienību ekskursijās, kur daļu sēdz arotbiedrības nauda. Vienīgais bija tas, ka nevarēja neko dabūt veikalos, kad bija jāstāv garās rindās, un cilvēki stāvēja pēc gaļas produktiem un visu pārējo jau no 5 rītā ieņēma rindu pie veikala. Bet tādas deficīta preces, kas toreiz skaitījās kā pilnīgi kā kafija un citas Laimas šokolādes konfektes, tās mums deva tikai tad, kad bija vēlēšanas. Tad bija veikalā visi šie iespējamie produkti. Bet tad, kad 1918. gadā notika Maskavā olimpiskās spēles, tad no mūsu veikala plauktiem pazuda viss. Pazuda sviests, pazuda arī gultas veļas, pulveri un ziepes mums deva pa taloniem. Un tad labi, kad kolhozā bija putnu ferma, kur varēja dabūt cāļu gaļu, kas bija izbrāķēta, lai sūtītu prom uz veikaliem. Un tā mēs veselu gadu gandrīz pārtikām tikai no putnu gaļas. Tad nāca atmodas laiks, kad kolhozs mums izjuka, un man bija iespēja atvērt savu privāto veikalu, kur es, kā saka, strādāju apmēram 8 gadus. Un tad man pienāca pensijas vecums, un tad jau, kā saka, es to veikalu pārdevu. Es nevarētu teikt, ka ļoti slikti mēs dzīvojam padomju laikos, bet bija savi labumi, bija savi sliktumi. Bet, protams, tagad dzīve ir daudz labāka, sevišķi jauniešiem, jo mums nebija tādas iespējas, kā saka, braukt apkārt visur, apmaiņas programmās piedalīties. Tā kā jauniešiem tagad ir ļoti lielas iespējas visur. Tāda mana dzīve ir pagājusi. Es atceros padomju laikus no kāda 76. gada apmēram, jo dzimis esmu 71. Un kas ir jāatzīst, ir tas, ka padomjā bērnība pārsvarā visiem tiešām arī bija laimīga. Jo atšķirībā no mūsdienām, kad bērnus jau no mazotnes sāk pieredināt pie attiecībām ar naudu, pie nedrošības, nezinu kā būs, padomju laikā bija savādāk. Tomēr bērniem bija bērnība, sabiedrībā bija diezgan liela drošība. Kā piemēru varu no savas bērnības teikt, ka es jau no 1. klases, tas man bija tikai 7 gadi, braucu no Rīgas uz Tukumu viens pats. Tukumā man bija tēva vecvecāki. Māja atradās uz pašu pilsētas robežas, tā kā es vairāk kā stundu viens pats elektriski
elektriskajā vilcienā brauc, pēc tam pāri pat 3 kilometriem bija jāiet ar kājām, bet tas bija pilnīgi normāli, tas nebija nekas tāds ārkārtējs, jo tajā laikā, jā, cilvēki viens otram palīdzēja, un mums arī tika dota diezgan liela brīvība, arī aizbraukuši uz laukiem. Mēs no rīta skrējām pārsvarā pa mēžu, pa ganībām, un mājās parādījāmies faktiski tik, cik paēst un vakarā pagulēt. Tad jau mazliet vēlāk, kad nu bija kā 10 gadi, tas ir 80. gados, sāk braukt arī uz otru vecvecāku laukiem, kas bija Jēkabpilī. Tie gan ir stipri tālāk, tur jau jābrauc bija 2,5 stundas, un tur arī ar kājām gluži aiziet nevarēja, tāpēc, nu, tur man tomēr vecāki ļāva braukt, tad, kad es jau biju tomēr mazliet jau lielāks kļūst. Bet, nu, tur brīvības bija vēl vairāk, jo tur daudz, gan rādu, gan kaimiņu bērnu, un tur mums nesekoja līdzi, un pat nebija obligāti jāēd, kas bērnībā nemaz nav tik slikti. Jā. Tad par skolas gadiem pāris vārdos runājot, varētu teikt, ka izglītības līmenis bija savādāks. Viņš bija balstīts uz citiem principiem. Attiecības starp skolniekiem un skolotājiem manā izpratnē bija labāks nekā šodien, jo skolotājs bija visumā cienījama profesija. Un arī sabiedrībā vecāki apzinājās, ka skolotāji audzina viņu bērnus, un darbs tika cienīts. Un, ja skolotājs varēja būt dusmīgs, fiziski izreikināšanās ar bērniem jau tik un tā, nu, pārsvarā jau tomēr vairs nenotika. Atšķirībās starp citu, piemēram, neatkarīgās Latvijas laikiem, kad skolotājs ļoti bieži iekaustīja savus neklausīgos skolniekus. Bet, kā arī nebūtu padomju laikos, skolotājs tomēr varēja dusmoties, bērni varēja sodīt, ielikt viņu kaktā vai nobārt vismaz. Tagad jau tas ir diezgan sarežģīti, to jau sāk uztvert par morālo vardarbību, un līdz ar to skolotājs bieži vien pat vairs nezina, kā ar tiem bērniem tikt galā. Varētu pat teikt, ka nejūtās novērtēts. Un līdz ar to skolotāja profesija mūsdienās tiešām ir zaudējusi savu nozīmi un noteikti nav tāda, kādai viņai vajadzētu būt. Tur jau vainīgi ir mūsu paši tāda jaunā sabiedrība, tas, ka mēs skrienam pakaļ tam, ko paši īsti nezinām, es domāju, kaut kādus iedomātus Eiropas standartus. Bet, nu, es ceru, ka ar laiku mūsdienās tas arī mainīsies. Nu, lūk, un par mācību saturu gan jāsaka, ka tajā laikā viss bija stipri vien tendēts un izvarots un izkropļots ar padomu propagandu, īpaši tādas mācības kā vēsture, arī literatūra un māksla. Tajā laikā tādām mācībām liels jau vērtības nebija, jo mūsdienās mēs jau tiešām faktiski zinām, ka liela daļa tika pasniegt vienkārši kļūdaini un nepareizi. Un līdz ar to varētu teikt, ka daļa laika, ko tu pamani tādās humanitārās mācībās, tu vienkārši nomet zemē. Nu, protams, tas palīdz attīstīt tavu domāšanu, bet, nu, tur par to neko labu teikt nevarētu. Savā laikā bija arī oktobrēns, pionieris un komjaunieris. Mācījos Rīgas 1. ģimnāzijā, tā kā mums tam tika pievērsta liela nozīme, jo skola bija ārkārtīgi laba, labākiem pasniedzējiem, kādi jau Latvijā bija pieejami. Un tas viss bija iespējams tikai pateicoties tam, ka skola akceptēja padomu propagandu un līdz ar to viņai tika piešķirts papildus līdzekļi. Bet, nu, nav ļaunuma bez labuma. Labais pasniegšanas līmenis, tad man arī ļāva piedalīties Republikas olimpiādē, diezgan veiksmīgi, esmu ieņēmis arī pirmās vietas. Tad vidusskola bija interesanta.
vidusskolā bija 3 svarīgi amati. Tas ir komjaunatnes vadītājs, skolas saimnieks, ir un par pašpārvaldību. Un bataljona komandieris. Lūk, es biju bataljona komandieris. Bataljons tas bija visi vidusskolnieki no 9. līdz 11. klasē. Mūsu laikā bija 9, 10, 11 pēdējās 3 klases, 12. klases nebija. Un es biju tas komandieris no 10. līdz 11. klasē 2 gadus. Un to jau gan es tiešām nenožēloju, jo mēs apceļojām ļoti daudz no Padomju Savienības. Mēs bijām Pēterburgā, Maskavā, Kišiņevā, pat Moldovijas galvaspilsētā. Un arī pirmo reizi bijām ārpus Padomju Savienības Polijā. Tā jau man bija pavisam liela pieredze. Un jāsaka, ka tādiem partijas, arī jaunās partijas komjauniešu aktīvistiem nauda tiešām netika tērēta. Mēs dzīvojām labās viesnīcās, braucām vilcienos ar kupējās. Tā bija tāda jau tiešām pieredze, kura jau no mazotnes, no jaunības radināja tevi kļūt par partokrātu. Ja tu būsi komjaunatnes vai vēlāk partijas aktīvists, tad tev viss būs dzīvē kārtībā. Partijas funkcionāriem Padomju Savienībā nauda nebija vajadzīga, viņiem tāpat bija viss pieejams. Arī tas pats apģērbs, viņš atklāt sakot, bija diezgan nekvalitatīvs. Es atceros, ka man vienmēr ziemā kājas savus skolējot, jo tā bija papa Vizmirka, viņi palika tādi diezgan silti un neizturīgi. Un ne tāpēc, ka varbūt man tur vecāki bija nabadzīgi vai kā, mēs bijām inteliģenta ģimene, vecāki strādāja abi tās skaitļošanas centrā, māma ministrijā. Un algas bija tādas, vidējas, varētu teikt. Nevarētu žēloties, ka mums vienmēr bija ko ēst, mēs bijām apģērbi, bet tiešām tā produkcija, viņa bija ārkārtīgi nekvalitatīva. Īpaši, kas attiecās, uz apģērbiem, varbūt arī uz tādām sadzīves lietām, tās pašas dakšiņas, alumīnija. Tur, ja tev izdevās dabūt kaut ko labāk, tad tas jau bieži vien jau bija no ārzemēm ievests. Arī tādas, kā lai pasaka, no aktivitātes viedokļa, kaut kādas sporta preces. Man bija velosipēds, es atceros, tāds pavisam vienkāršs, un ar viņu nevarētu salīdzināt, kā tagad bērni braukā, pārslēgt ātrumus un braukt stāvos kalnos. Nē, nekā tāda nebija. Viss bija ārkārtīgi tiešām vienkāršs un atklāti sakot prasts. Un mūsdienās cilvēki jau to varbūt ir aizmirsuši, ja mēs runājam bieži par padomu laikiem, kas varētu būt tādi mūsdienas cilvēku kļūdi, ir tas, ka mēs viņus idealizējam, jo vispār jau bieži vien cilvēku būtība ir atcerēties to labo. Viņš kādu laiku dzīvo ar sliktām sajūtām sirdī, bet tad laiku jau tas sliktais tomēr pazūd un tās, ja cilvēks ir optimists, tad viņš atcerās to labo, un tas labais laiku to slikto sāk nomākt. Bet tas bija gan, es arī ļoti spilgti atceros, ka 80. gados, tad, kad bija 80. gadā bija olimpiāda Maskavā un Tallinā. Tallinā bija ūdens olimpiāda, ūdens sporta veidi, un Maskavā notikās vispārējais. Tad tiešām no veikaliem pazuda pat ēdiens, apģērba, pamata apģērba lietas. Īpaši vēdienu, to jau gan bērnībā izjūt. Un tad es atceros, ka mums ar cilvēkiem izdalīja talons. Naudai nebija nozīme, jo par naudu nevarēja nopirkt. Un ar to, ka tev ir talons, nenozīmē, ka tev viņš noteikti pienācās tas ēdiens. Tev jāstāv bija nežēlīgās rindās. Uz taloniem pārdeva pat tādas pavisam vienkāršas lietas kā cukuru un miltus. Un tad iedomājies, vai tev viņus vajag vai nevajag, ja tev tas talons ir. Viņš ir derīgs kaut kādu vienu konkrētu mēnesi, tad tajās reizēs, kad tas ievedums ir veikalā, ir parādījušies, piemēram, milti vai cukurs, tad tu stāvi pēc, nes viņu mājās, un
Mājās tev ir visi plaukti pilni, protams, vecākiem jau tas bija ārkārtīgi neērti. Atkal bērni jau to nemana, bet tāda nospiestība, nomāktība par to, ka tu dzīvo tādā, atklāti sakot, ekonomiski pretīgā iekārtā, tā vecākiem noteikti bija, un mani vecāki, es zinu diezgan droši, ka viņi ar neko labu neatcerās, ne mamma, ne arī savā laikā tēvs padomu laikus, jo, jā, tāda pazemojuma sajūta tā jau neatkāpās gandrīz ne brīdi. Un arī, protams, Padomju Savienībā elitārā nācija bija krievi, pārējie bija tāpēc, lai krievi varētu dzīvot. Un, jā, labi dzīvoja tikai partijas elite, kā jau es teicu. Varbūt arī tur atsevišķi partijas uzdevumu veicēji, bet arī tie visi noteikti bija partijā. Jā, tā kā mūsdienās, ka tu vari iekāpt mašīnā, aizbraukt uz veikalu, nopirkt, ko tev vajag un atbraukt mājās, tā nav, jo arī mašīnas bija ļoti, ļoti ērtas. Pēc mašīnas bija jāstāv rindā daudzus gadus, reizēm pat 5-10 gadus, un tad tu nevari nopirkt, ko tu gribi, bet kādu Moskviču vai Žiguli, kurš bieži lūst, tas ir šausmas. Tā kā es domāju, ka mēģināt salīdzināt, kad bija labāk, tad vai tagad, tas pat nav iespējams. Es pilnīgi noteikti, ka tagad dzīvot ir labāk. Bet, jā, tās labās lietas, kas bija Padomju Savienībā, īpaši runājot par to, ka sabiedrība nebija slima ar naudas pelnīšanas māniju, tam bija milzīga nozīme. Un bērniem, jā, bērni bija laimīgi tajā padomu laikā, tas tā varētu būt.